Lielākā daļa reliģiju ir līdzīgas. Lielākā daļa reliģiju prasa jums būt labam cilvēkam, būt pazemīgam, būt laipnam, būt dāsnam. Bet reliģijās ir noteiktas ekstremālās puses. Un mēs tās saucam par eskatoloģijām. Klasisks piemērs ir ebreju reliģija. Ebreju reliģijā jūs ticat, ka jūs vairs nedzīvojat Izrēlā, jo sen izrēlieši sadusmoja Dievu, nepakļaujoties viņam. Dievs teica izrēliešiem: nepielūdziet viltus elkus, bet izrēlieši grēkoja, viņi nepakļāvās. Tāpēc viņus izdzina no Jeruzalemes, un viņi tika spiesti klīst pa zemi diasporā gadsimtiem ilgi. Un tāpēc viņi tic, ka katram jāveic izpirkšanas akts, pazemības, pakļaušanās, dievbijība Dievam, lai izpirktu visu ebreju tautu. Un kad tas notiek, kad viņi atzīst savas robežas, kad viņi atzīst, cik zemāki viņi ir Dievam un pakļaujas Dievam, tad Dievs nosūtīs Mesiju, lai viņus izpirktu un atvestu atpakaļ uz Jeruzalemi, uzvarētu ebreju ienaidniekus, atvedīs visus ebrejus no diasporas atpakaļ uz Jeruzalemi, apvienos ebreju tautu un uzcels 3. templi, lai Dievs var nākt uz zemes un dzīvot ar visiem ebrejiem un radīt debesis uz zemes. Tā ir ebreju reliģija, kurā lielākā daļa ebreju tic. Ir daudz atšķirības, bet es cenšos to vienkāršot skaidrības labad. Bet tad jums ir šie ekstremālie fanātiķi ar citu eskatoloģiju. Un šos cilvēkus mēs varam saukt par akceleracionistiem. Un viņu arguments ir tas, ka tas ir labi, bet tas ir pārāk lēni. Un tas mūs atbrīvo no personīgās atbildības. Ja jūs ticat Dievam, tad jums vajadzētu vēlēties pātrināt lietas un piespiest Dieva atgriešanos pēc iespējas ātrāk. Un jūs to darāt, atzīstot, ka patiesībā pirms Mesija nākšanas, ja jūs patiesībā izveidojat Izraēlas valsti, atvedat visus ebrejus atpakaļ, uzbūvējat 3. templi, uzvarat visus ienaidniekus, tad Mesija nāks pats par sevi. Un, protams, lielākā daļa ebreju to dzird un domā, ka tas ir zaimojums. Tā ir herēze, jo jūs izaicināt Dieva gribu. Jūs domājat, ka varat manipulēt Dieva darbību. Tas ir nepareizi. Tas ir pretēji izpirkšanai. Tas ir sliktākais iespējamais grēks. Tāpēc šī eskatoloģija tiek uzskatīta par malu, ekstrēmu, ko ignorēt. Problēma gan ir tā, ka ja jūs par to padomājat, ko eskatoloģija patiesībā dara, ir veido vektoru, lai piespiestu reliģiju kustēties noteiktā virzienā. Un arī, ja jūs par to padomājat, ja tas ir gadījums, kur eskatoloģija ir vektors, kas piespiež galveno straumi kustēties noteiktā virzienā, tad kura eskatoloģija ir ekstrēmākā, visvardarbīgākā, tā uzvarēs. Citiem vārdiem sakot, ko mēs darīsim šodien, ir apskatīt dažādu eskatoloģiju visekstrēmākās versijas. Ja godīgi sakot, kaut arī šīs ekstremālās versijās piedalās tikai daži cilvēki, viņi ir tie, kas visvairāk strādā, lai sasniegtu savu eskatoloģiju, un tāpēc viņi piespiež reliģiju, kurā viņi ir, kustēties noteiktā veidā. Jūs to dzirdat un domājat, ka tas viss ir mulsinoši. Bet tagad es dalīšos ar jums ar fragmentu no rabīna Šnirsona biogrāfijas. Atceraties, mēs apskatījām rabīna Šnirsonu, runājam ar Netanjahu, sakot pātrināsim Mesijas atgriešanos. Viņš ir vadībā Habad Lubovičs kustībai.
kas atkal ir ekstremāla eskatoloģija. Bet, ja viņi ir tik ekstremāli, viņi ir gatavi strādāt pēc iespējas smagāk, lai sasniegtu savu vīziju, un tāpēc viņi piespiež ebreju galveno straumi kustēties noteiktā virzienā.